netikājām, bet Aliņiem gan mēs tikām. Redzat, kā jums ir paveicies, jo ilgi jau ir neražojies. Jā. Un tikai naukšēnu uz pilā. Jā. Atšķēda ar naukšēnu ūdeni un pildu pudelēs. Agrāk viņš bija zaļās pudelēs, tad tāds citrāks viņš bija. Un naukšēni ir arī viena no pirmajiem, kas sāka ražot rapšu eļļu augstu spiestu nerafinētu. Šīs ir mazās pudelītes, un ar laiku ir pievienot rapšu eļļām dažādas piedevas. No 1 līdz 5%, piemēram, ir zinekļu eļļa. Šī ir ļoti labi gaisa marinēšanas. Baigi labi, tikai vienu tuļa. Ir jau. Vai cik labi sanāca? Vai tad tādas pudelītes ir pārdošanā tik mazas? Jā. Wow!